rallijā, bet ne tik labs, kā viņš gribētu, bet viņš tiešām ir nolēmis tagad visiem parādīt vēlu, un varbūt vēl labāk sagatavoties kādam citam čempionātu posmam. Nu jā, rallijā, ja tev pasaka, tu trasē izskatījies labi, tas iespējams var arī nebūt nekāds kompliments, jo labi izskatīties nenozīmē būt ātrāk, bet nu labi, tas šajā gadījumā vairāk varbūt tās par to, kā kāds drīz iespējams, ka kaut ko viņi ir atraduši, nu nezinu, vai tas varēs to jau zinu, labāk pats kā skrīnsmits. Ko mēs uzzināsim pavisam drīz augusta sākumā, tagad Sami Vairī, kuram šajā pašā sacensībā, par kuriem ir runa, Finlandā būs pavisam cits uzdevums. Viņām būs unikāla iespēja, būtībā tāda pat kā mūsu Mārtiņam Saskam, startēt ar Rally 1 hibrīdu. Jā, nu īstenībā viņam pat sākušies. Viņš nebija uzņēmies. Patiesībā viņš tā kā īsti ir ne no kurienes, jo Miko Heklam galīgi nebija ambīcija cīnīties par trīnieku, bet viņš izmantoja situāciju, un te viņš arī teica, ka atkal šī ātrumos beigdaļa bija drusku par lēnu, un labi, ka mums pietika to sekundžu, lai paliek otrajā vietā. Nē, nu tik tiešām, ja viņš arī atklāšanā bija Rīgā pie Rāstas, šitiem mēs nevarēsim pacīnīties, kur tad mēs tur ar Oliveru Solbergu nav mums nemaz tādu plānu. Pēc plāna izskatās, ka ir Oliveram Solbergam ne tikai uzvarēt šajā rallijā, bet uzvarēt arī šajā te ātrumposmā. Un 11 km atzīmē, kas ir beidzamais splits, viņš ir gandrīz 2 sekundes. Jā, jāsaka, tieši pasaules čempionāti ieskaitē Oliveram Solbergam bija Zviedrijā, pēc tam tur Jā, bet esam priecāmies par kārtējo savu uzvaru. Pēc nelielas pauzītes esam pārkāpuši jau uz Rally 1 Reizu viņš man bija tic līdz finišām, kas par laimu. Bet no skaidrs, jā, ka jā, vismaz kādi iespējami 2 papildus punkti par Borstage ir vējā. Nu, skatīsimies, kas būs tālāk. Mēs dzirdējām ar Riču Milleru, kur mēs tikko redzējām tā Ford M-Sport komandas vadītāju. Viņš arī teica, ka visticamāk Adrians Formo ies uz maksimāliem punktiem. Vai apstākļi būs viņam labvēlīgi, to mēs neviens nezinām. Tā kā to mēs šobrīd redzam, ir vai nav. Kas viņam nepalīdz jāatsotajā ātrajā sekcijā. Iezīmēts zaļajā krāsā rezultāts 0,4 sekundes. Atstājums ātrāks pārēt Jēga Neuvill. Aiziet, jā. Yeah, I hope we finish the road job now and that we can enjoy all these positive points. Jā, mēs finišējam uz pozitīvas notas, saka Sebastians Ožē, tas bija labs weekends, bet Kalli bija nenoķerams ar viņa starta pozīciju. Un tas, ko Sebastians Ožē nekad neteiks, viņš nekad nesūrojas par tādām lietām, vispār viņš bija sasliks arī Ralli sākumā. Viņam bija problēmas ar veselību, bet viņš teica, ka tas bija super strumtīgi, jā, un neaptaisno nedod man tiesības braukt lēni. Pats, un mēs visi varam uzgulēt Mārtiņu Saskam un Renāru Franciju, kur šajā te rallī. Priekšā šādu brīžu līderi Jeriem Šulā. No, tas ir progress, kur polī. Veselu sekundi turklāt. Šeit tev. Jo Polijā tomēr neizdevās noturēt Neuvilai sevis, nu tad tagad viņiem izdevās.